O, māsiņa. Naču, māsiņā. O, brālīts arī ir. Brillītī. Kur ir brillis? Otiņa, brillis, pelēcis, māsiņa, brālītis ir kaķi, kurus Jāna Avota satika pirms 9 gadiem. Jānas kundze toreiz bija vienīgā no daudz dzīvokļu mājas vecumniekos, kura uzņēmās rūpes par pamestas kaķenītes bērniem. Šo gadu laikā kaķu aprūpētājai nopietni pasliktinājusies veselība, un viņa saka, ka spēki ir galā. Ar ķepa uz sirds starpniecību Jāna meklē minčiem jaunas mājas. Jānas kundze dzimusi un uzaugusi laukos, tādēļ vienmēr mājās ir bijuši dzīvnieki. Pavisam nesen uz citiem medību laukiem devusies viņas mīlule kaķenīte Pērlīte, un Jāna sapratusi – vairāk dzīvniekus neņems. Tagad Pērlīte dzīvo vien Jānas atmiņās un arī fotogrāfijā blakus uz spilvena. Bet joprojām dienā Jāna rūpējas par 5 minčiem, kuri mitinās nama pagalmā. Pirms 9 gadiem pie daudz dzīvokļu mājas uzradusies kaķenīte, kuru, kā stāstījuši kaimiņi, saimnieki pārceļoties uz jaunu dzīvesvietu pametuši likteņa varā. Viņa bija nesterilizēta kaķenīte. To arī sākās tā epopeja kaķu. Un tur tai pagrabā, kuras rādīja, tur iznāk jau 4-5 mazuļi visiem. Vai, cik skaisti bumbulīši, voi. Un tad vēl nākošais metiens jau kaķiem tas ir ļoti ātri. Lūk, un es vienkārši nebiju vienaldzīga. Es domāju, ka kaut kas ir jādara, ja? Jāna, būdama atbildīga, jo negribēja, ka pagalmā nekontrolēti kļūs arvien vairāk kaķu, uzņēmusies iniciatīvu. Panākusi vienošanos ar vetārsti, kam toreiz bijis noslēgts līgums ar pašvaldību. Tad sarunājām, kad viņa visu sterilizēs, kastrēs. Un es viena pati viņus ķēru. Es pati brīnos, man tad jau bija 70, ja man tagad 80. Visi tika sterilizēti, kastrēti, atvesti atpakaļ. Un no sākuma bija tā, vismaz 1. gadu, varbūt arī mazliet vairāk, kad man to palīgu bija vairāk. Tad no rīta tur baroja viens, tad tur kaut ko atnesa kaut kāds bērndārs no Kopgaldas skolas. Sākumā par kaķu pulciņu bijusi liela apkārtējo interese. Bērnu dārza bērni uzzīmējuši un uzdāvinājuši Janai visu kaķu portretus. Skolēni mājturības stundā izgatavojuši un uzstādījuši pagalmā simbolisku kaķu mājiņu, kur minči vasarā joprojām labprāt ielien pagulēt. Vecumnieku vidusskolā rīkota ziedojumu akcija, lai kaķiem būtu pārtika. Šie notikumi pat atspoguļoti vietējā presē. Jāna atzīst, ja nebūtu, kas palīdz iegādāties minčiem ēdienu, ar savu pensiju vien kaķus nepabarotu. Šeit ir mīkstā barība, pēc tam otrā ēdienā ir sausā barība. Ūdens viņam ir vienmēr. Viņam ir 2 ēdieni. Rītā vakarā viņi mani gaida pie durvīm. Jau ilgāku laiku Jānas kundze ir vienīgā, kura rūpējas par šī nama bezsaimnieku kaķiem. Turklāt neslēpj, ka ir iedzīvotāji, kuri ļoti nelabvēlīgi noskaņoti pret to, ka kaķi dzīvo mājas pagalmā. Neviens no kaimiņiem nav ieinteresēts nākt palīgos un pārņemt no Jānas stafeti, rūpes par šiem kaķīšiem. Man slima sirds un kājas, un es nevaru vairs nedrīkst. Man bija tikko operācija kājai, ja? Būs otrai, es vispār nedrīkstu staigāt pa kāpnēm. Protams, maizīte man atnes kaimiņi, bērni man atved kaut ko varbūt nedēļai, ja? Bet es to nevaru fiziski, jo vai lietus vai sniegs, vai es esmu slima vai vesela, man ir pienākums. Es nevaru atstāt, ka viņi mani šeit gaida. Es to nespēju vienkārši. Piemēram, vakar man arī bija pasākums bibliotekā Ziemeļvalstu nedēļa. Es skatos, man jāskrien kaķi barot, es nevaru. Vienalga, kur es braucu, es 3-4 pa gadu mani slimnīcā jāiet. Brilli. Jau vasarā Jāna devusies lūgt palīdzību pašvaldībai, taču ar rūgtumu atceras vietvaras pārstāvju attieksmi. Pati sāki, pati tiec galā. Un man deva padomus, lūk, šādus: nebarojiet, tad
varbūt, noslīcināt un eitanizēt un tā tālāk. Un vēl padomu deva pēdiņās ļoti labu, nevajadzēja iesākt. Tad jākļūst cilvēkam vienaldzīgam, un es tagad zinu, ja kāds būs nokritis, pakritis, es nedrīkstu tur iejaukties, jo tad mani apvainos, pieliks par to kaut kādu pienākumu, ka man tagad ir kaut kas jāizpild, es nezinu. Un es nebiju vienaldzīga, es vienkārši negribēju, ka te būs 102 kaķi, un to apkārtni es arī sakopu. Tur vienmēr bija iztīrīts, izmazgāts, viss bija sakopts. Kaķi visu mūžu ir dzīvojuši ārā. Viņi nav pieraduši būt šaurībā un iesprostoti. Tāpēc Jana ļoti negribētu, lai kaķi nokļūtu patversmē. Turklāt ir patvērsmes, kur jau pārredzamā laika periodā neatrodas jauns saimnieks kaķus iemidzinātu. Tādēļ Jana pelēcim, brillim, otiņai, brālītim un māsiņai meklē jaunus saimniekus. Viņi ir skaisti kaķi, un varbūt ir kādi jauni cilvēki, kuriem ir kāds laukos īpašums. Kāpēc nē? Viņi taču tur var dzīvot pa āru, pa parku, viņi ir pieraduši brīvību. Ķepa uz sirds devās noskaidrot Bauskas novada vecumnieku apvienības pārvaldes viedokli. Ja savulaik pagasta iedzīvotāji ir atbildīgi rīkojusies, uzņēmusies iniciatīvu, lai daudz dzīvokļu mājas pagalmā neklaiņotu liels daudzums kaķu, vai tiešām tagad, kad kundze veselības problēmu dēļ par 5 kaķiem nespēja parūpēties, viņa ir vienīgā atbildīgā? Ir viņai arī palīdzēts. Mums katram mājās ir dzīvnieki, un es tomēr arī uzņemos atbildību to, ko es pieradinu. Šajā gadījumā jau arī, kā kundze pati min, ka tie ir bezsaimnieku kaķi, bet tomēr, ja viņi ir 5 gadus viņus barojusi, kaut kāda atbildība viņai ir. Vecumnieku apvienības pārvaldes vadītāja min, ka vienīgais veids, kā pašvaldība var palīdzēt, aicināt iedzīvotājus adoptēt kaķus. Uzsaukumu veidot kampaņu, kad varbūt šeit no mūsu apvienības 6 pagastiem kāds zemnieks vai jo šie dzīvnieki ir pieraduši dzīvot ārā, kāds zemnieks atsaucās. Tas būtu ātrākais variants, ka mēs ieliekam tā kā uzsaukumu, varbūt kāds tomēr vēlas šos dzīvniekus adoptēt. Vai ir vispār kaut kāds finansiāls risinājums šim kaut vai barībai? Es neticu, ka nevar atvēlēt kaut kādu mazumiņu kaut vai to kaķu uzturēšanai. No pašvaldības resursiem šobrīd nav. Mēs varam organizēt kādu kampaņu, kad iedzīvotāji vāc ziedojumus dzīvniekiem barības veidā. Kā jums liekas, ka tas ir normāli, ka pašvaldība nevar pat finansiāli palīdzēt ar barību 5 kaķīšiem? Varam, bet tad mēs ieguldīsim savus personīgos resursus, jo pašvaldībai mums primāri tomēr ir atrunātas funkcijas, par ko mums ir jāgādā. Un līdz ar to tas ir jādara konceptuāli. Mēs nevaram vecumnieku apvienības pārvaldē darīt savādāk kā citās pārvaldēs. Pelēcis, brillis, otiņa, brālītis un māsiņa, kaķi, par ko Janas kundzei vairs nav spēka parūpēties, gaida savus jaunos saimniekus. Jana būs laimīga, ja atsauksies cilvēki, kas būs gatavi adoptēt visus, vai arī dot mājas vienam kaķim, kurš vislabāk iepaticies. Protams, Jana nenoliedz šķiroties sāpēs sirds, tādēļ no Minču jaunajiem saimniekiem allaž gaidīs kādu ziņu. Māsiņa, tev atņems tūlīt, paga. Man jau tagad tas ir bist. Protams, gribētu zināt visu, kā viņam iet. Galvenais, lai viņa vārdiņas atcerās, kā viņas sauc. Mana otiņa, pelēcis, brillis.